Pagājušā gadā es beidzot pēc seniem laikiem uz Ziemassvētkiem biju Latvijā un aizvedu savu ģimeni uz Doma laukuma tirdziņu, un visi bijām sajūsmā. Ok, par visu smuko varbūt netik ļoti par cenām, bet reiz gadā taču var, vai ne? Man ārkārtīgi zini, kas iedvesmoja un pārsteidza. Radošums, kreativitāte, tik daudz interesantas lietas, našķi, dāvaniņas, ēdienas, wow! Es vēlāk arī aizvedu divus savus ārzemju paziņus, un viņi vispār palika uz pauzi. Neko tādu nebija neredzējuši, negaidījuši. Viņi bija pārlaimīgi gan no ēdiena, gan redzētā. Un jā, Doma laukuma tirdziņš jau kuro reizi ir atzīts par vienu no foršākajiem tirdziņiem Eiropā. Prieks un lepnums mums par to. Un vēl, kas tur bija ar to Ziemassvētku egli? Tā arī tiešām pirmo reizi parādījās Rīgā, vai tas ir tikai mīts? Čau, draugi! Es esmu Rei Gudrups un laipni lūdzam Dūlais Dauka prāto jaunākajā epizodē, vietā, kur mēs ne tikai ceļojam, bet pētam, kuri tad šogad būs tie skaistākie Ziemassvētku tirdziņi, kurus tu varētu apmeklēt. Šodien mēs parunāsim par labākajiem Ziemassvētku tirdziņiem Eiropā, uz kuriem tev doties, ķert to foršo Ziemassvētku sajūtu, kas bija topā iepriekšējos gados un kāpēc un ko cilvēki Latvijā par tiem saka. Kur ir unikāls pieredze un vai kas interesants plānots šogad Ziemassvētku sezonā. Bet pirms ienirstam Ziemassvētku burvībā, ātrs paldies mūsu atbalstītājiem. Master Foto LV, tavu biļetu uz ceļojumu un svētku fotogrāfijām un video, kas izskatās kā no pasakaitas Ziemassvētku filmas. Un High Explorer, protams, viņi ved uz vietām, kur pats Santa Claus nebrauc. Gribu padalīties ar stāstu vai uzdot jautājumu, raksti man uz rai.highexplorer.life. Es lasu visu, pat tavus Ziemassvētku dāvanu sarakstus. Nu redz, Ziemassvētku tirdziņi Eiropā ir īsta pasaka. Gaismiņas, karstvīns, koka būdiņas un tas svētku prieks, kas liek aizmirst augstumu. Bet uz kurien doties ķert šo brīnumaino svētku sajūtu šogad? Balsoties uz European Best Destinations and Points Guy aptaujām, topā ir klasika, kā Vīne, Nīrberga un Strasbūra, bet arī mazāk zinām kā Cieli Slovenijā vai Viļņu Lietuvā. Kāpēc tad šie galamērķi ir tik populāri? Nīrbergā Vācijā ir slavena ar savu viduslaiku šarmu, koku rotaļlietām un lebkučenu cepumiem. Tas ir viens no vecākiem tirdziņiem, kas jau aizsācies 16. gadsimtā. Un pagājušā gadā tas piesaistīja miljonu turistus ar savu autentiskumu un bez nekāda draņķa plasmas suvenīriem. Vīna Austrijā ar savu imperiālo eleganci. Rātaus plats tirdziņš ar milzu eglēm un slidoto ir fantastisks skaists, jo te tu atradīsi gan mūziku, ēdienu un arī to svētku šarmu un romantiku. Strasbūra Francijā pazīstama kā Ziemassvētku galvaspilsēta. Ar savu viduslaiku arhitektūru un Elzas tradīcijām, piesaist ar savu tradicionālo karstvīnu, vinšodu un jaukām koka būdiņām. Pagājušā gadā tas bija viens no apmeklētākajiem Ziemassvētku tirdziņiem Eiropā, ar ikvakara gaismu šoviem un tirdziņiem teju katrā pilsētas laukumā. Bet kāpēc tie ir labākie? Tie piedāvā ne tikai šopingu, bet šo īsto svētku sajūtu, tradīcijas, ēdienu un kopības garu. Condé Nast Traveler aptauja rāda, ka cilvēki meklē autentiskumu, un tieši šie tirdziņi to dod pilnā apmērā un vilties noteikti neliks. Latvieši Eiropa tirdziņš arī ļoti mīl, un Facebook grupās kā Riga Christmas Market vai Visit Riga cilvēki ir padalījušies ar atsauksmēm. Daudz slavē Rīgas Doma laukuma tirdziņu kā maigu un nepārāk pārpildītu ar foršām amatnieku lietiņām un ēdieniem, bet arī sūdzās par cenām. Viens komentētājs teica, Rīgas tirgus ir mazs, bet ideāls introvertiem. Nav drūzmas, bet daudz maigu stendu. Populāri ir arī Vīnes un Nīrbergas tirdziņi, kur latvieši brauc grupās, un ir vairākas tūru kompānijas, kuras to organizē. Influenceri Anita Sāne savā blogā stāstīja par Vīnes tirgu kā imperiālu pasaku. Eiropā ir arī citi unikāli tirdziņi, piemēram, Valkenburgas salas Nīderlandē, kur tirgus ir pazemē ar stalaktītiem un gaismām. Īsta pasaka. Vai Budapeštas Voros Martī laukums ar ledus skulptūrām un īstu ungāru gulašu. 25. gadā šogad Ceļi Slovenijā svinēs Fairy Tale ceļi 25. gada jubileja ar pasakainām instalācijām un gaismu šoviem. Solās būt fantastiski. Viļņa Lietuvā būs Ziemassvētku galvaspilsēta ar grandiozu egli un tirgu katedrāls lauku. Pasaulē topā kā vienmēr, protams, arī Rockefeller centrs Ņujorkā ar milzu egli un slidotavu,
diezgan ikoniski. Ja tu esi bijis kādā unikālā Ziemassvētku tirgu, pastāsti man. Bet vai ir kāds hidden gem, kas nav turistu pārbāsts? Tu šeit es tev gribētu ieteikt pamēģināt aizbraukt uz Kolmāru, Francijā. Mazs Elzas ciemats ar viduslaiku šarmu, tradicionāliem viduslaiku namiņiem un tirdziņu, kas šķiet kā no pasakas, bet bez drūzmas. Tas ir autentisks, romantisks, ar mazāk zinām tradīcijām, kā Elzas vīns degustācijām, un varbūt šis ir tavs galamērķis šogad. Un ko pagaršot un ko meklēt šajos tirdziņos? Nirbergā leibkuchen cepumus un desiņas brotfust, Vīnē apelstrūdeli un karstvīnu. Ir arī bezalkoholiskais variants, protams. Strasbūrā breceli un Elzas spīrādziņi. Rīgā pašlapzināt. Bet man atklājums pagājuši gadu bija smilsēkšus ziera kūka. Wow, tās bija fantastiski. Suvenīri Vācijā tie foršie izgatie koka ornamentiņi ir un nutcrackers figūriņas. Austrijā stikla bumbas ir vienmēr topā. Francijā Elzas keramika, protams, ļoti skaista. Ziemassvētku Eiropā nav tikai tirdziņi, tie ir koncerti un dažādi pasākumi. Vīnē šogad ieplānots ir advents koncerti Hofburgas pilī ar Mocarta mūziku. Nirbergā bērnu tirgus ar pasaku un izrādēm, Strasbūrā gaismu festivāls ar brīnumainām projekcijām uz katedrāles. Šogad arī Vīnē plāno īpašu gaismas instalāciju uz Stefenplats. Bez jau pieminētajiem galamērķiem Eiropā Ziemassvētku laikā ir daudz citu foršu pasākumu, un te vēl būs daži. Krakova, Polijā, Ziemassvētku tirgus Rīne Glaunī laukumā ar koka rotaļlietām karstvīnu vietējiem cepumiem, bet unikāls ir gaismu festivāls Vavelpilī ar projekcijām uz sienām un koncertiem decembra sākumā. Diezgan mājīgs pasākums un mazāk pārpildīts nekā Vācijas tirdziņi. Brisele, Beļģijā, Plaisir d'Hiver festivāls ar tirdziņu Grand Place, bet īpaši ir gaismu un skaņas šovs, kur pilsēta pārvēršas par ziemas pasaku, ieskaitot ledus skulptūras un šokolādes degustācijas. Ļoti populārs galamērķi ģimenēm. Zalcburga, Austrijā, advents koncerti Musetrum vai pilī, kur spēlē klasisko mūziku ar Ziemassvētku motīviem. Tāds koncerts ar svētku tirgu fonā. Un šogad plāno īpašu Silent Night tēmas pasākumu, jo šī populārā Ziemassvētku dziesma nāk kā reiz no šejienes. Edinburga, Skotijā, Edinburgh Christmas Ziemassvētku tirdziņš ar Princess Street Gardens, bet unikāls ir Hogmanī festivāls decembra beigās ar uguņošanu un koncertiem, tāda īsta jaungada ballīte ar Ziemassvētku pieskārienu. Tad arī Tallina, tepatās mums kaimiņos, Ziemassvētku tirgus Rokoja plats ar viduslaiku šarmu, bet īpaši un ļoti skaists ir gaismas festivāls Vecpilsētā ar lūgturīšiem un koncertiem, ļoti tuvs mums un mazāk turistu kā Rīgā. Prāgā, Čehijā, tirdziņš Vecpilsētas laukumā ar koku rotaļlietām, tiem tradicionāliem kraukšķīgiem cepumu rullīšiem, ja neesi pagaršojis, šis nu ir noteikti must. Bet šogad arī tiek plānota īpaša ledus skulptūra izstāde Kārlova tilta apkārtnē. Un par Londonu. Jā, arī tur ir vairāki Ziemassvētku tirdziņi. Populārākais ir Winter Wonderland Hyde Parkā ar atrakcijām, slidotavu un suvenīru un našķu būdiņām, bet arī South Bank Center tirgus ar ielu ēdienu un Covent Garden ar gaismiņām un izrādēm. Šogad Hyde Parks plāno izveidot vēl lielāku ledus karalisti un vairākus koncertus, un, protams, visi ir bez maksas, izņemot atrakcijas. Londonas tirdziņi ir multikulturāli ar ēdieniem no visas pasaules, un Time Out tos nosauc par vienu no labākajiem visā Lielbritānijā. Un tad, protams, nākamais jautājums, kā ērti nokļūt? Un vai Air Baltica ir tiešie reisi? Jā, uz Vīni ir regulāri lidojumi, arī uz Minheni, netālu no Nirbergas, bet uz Strasbūru nav tiešo un var ar pārsēšanos caur Vīni. Biļets apmēram uz šo decembra sezonu maksā no 100 līdz 200 eiro turpa atpakaļ. Tāpat arī ir ērti lidojumi uz Londonu. Air Baltica piedāvā arī tiešos lidojumus uz Krakovu vairākas reizes nedēļā. Decembrī vidēji tās maksā 120–200 eiro turpat atpakaļ, bet, ja rezervē laicīgi, var pat dabūt lētāk par 90. Un, ja ir Rainim arī kāda akcija, dažreiz pat uz 50 eiro var dabūt biļets. Uz Briseli Air Baltica arī lido pa tiešo no Rīgas, apmēram 2,5 stundu lidojums, un decembrī biļets varētu būt 150–200 eiro robežās. Alternatīva opcija, ja vēlies nokļūt Briselē, lido ar Rainu uz Charleroi Parīzē, un tad brauc ar vilcienu uz Briseli apmēram stundu, tas aizņems tev ceļā.
Uz Zalcburgu, diemžēl, Air Baltics nepiedāvā tiešos lidojumus. Labākais variants tad ir lidot uz Vīni, un tad vilciens uz Zalcburgu apmēram 2,5 stundas. Kopā ceļā 4-5 stundas, un biļeti izmaksās tev 130-200 eiro turp atpakaļ. Edinburga, jā, arī Air Baltics piedāvā tiešos lidojumus uz Edinburgu. Biļetes decembrī 150-300 eiro. Uz Tallinu, protams, ka nav mums lidojumi, bet pat brauc ar mašīnu ļoti tuvu, vai arī Lux Express autobusu 4 stundas, apmēram 15 eiro maksā biļeti. Uz Prāgu Air Baltics lido, biļetes decembrī arī 120-230 eiro, akcijā var atrast pat 80. Biļeti Ziemassvētku sezonā rezervē tagad, jau laicīgi sāc skatīties, jo decembrī, protams, tās kāps kosmosā. Un kas tur bija ar to Rīgas egli? Zini, tā ir leģenda. Rīga apgalvo, ka 1510. gadā šeit bija pirmā publiskā Ziemassvētku egle, ko uzstādīja Melngalvju brālība. Bet nevēlos jūs sarūktināt, diemžēl tas ir mīts. Vēsturnieki saka, ka īstās pirmās egles bija Vācijā 16. gadsimtā, un tomēr Rīga Tallina strīdās par šo godu. Bet pierādījumi tam ir ļoti maz. Interesanti, vai ne? Tas liek aizdomāties, cik daudz svētku tradīcijas ir balstīts mītos. Ziemassvētki ir kā pasaka, kas iedvesmo, un Eiropa ir pilna ar tiem. Tā kā izvēlēj savu galamērķi un aizbrauc noķer šo te pasakaino sajūtu. Man iedvesmo Rīgas maigums un Eiropas mirdzums. Bet, ja vēlies, lai palīdz tev nokļūt kādā, vai es atradzu kādu īpašu unikālu un pasakainu skaistu Ziemassvētku tirdziņu, raksti man uz rai@highexplorer.life. Ceru, ka šis tev bija vērtīgi. Dalies ar epizodu ar draugiem un līdz nākamajai reizei ceļotāji. Paliec izsalcis pēc pasaules noslēpumiem. Uz tikšanos nākamnedēļ.